Psalms tā ir raudu dziesma, un paliks par raudu dziesmu, kamēr vien atbalsis klīdīs pa tukšām un pamestām sētām, zemē šai vienīgajā, kur mūsu tautai ziedēt un palikt. Tā ir raudu dziesma, un paliks par raudu dziesmu, par brāļiem svešumā raktiem, par nedzemdētajiem bērniem, par nakti pirms māras dienas, līdz asinīm sakostām lūpām. Tā ir raudu dziesma, un paliks par raudu dziesmu, par Daugavu sakropļoto, par Lielupi Gauju un Ventu, par aizartiem ceļiem uz mājām un dvēselēm saindētām. Tā ir raudu dziesma, un paliks par raudu dziesmu, par nogāztiem baznīcu torņiem, par lūkšanām samīdītām, ērģeļu stabulēs sasistās, skan tā kā aizlūgums mūžīgs. Psalms tā ir raudu dziesma, un paliks par raudu dziesmu, latviešu valodā sērā, mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs svētī savu piegānīto zemi, to daļu nosargā, kas nonievāta der, kas pamesta ir augšņos, sabrukušā klētī, kur bite nokrīt, dēli dzer. Dievs svētī valodu, tās skaņu pirmo, Dievs zin, vai cits kāds šajā mēlē spēs, vēl cienīt goda prātu, galvu sirmo, to dziesmu teikt, ko zinām tikai mēs. Dievs svētī karogu ar baltu zīmi vidū, kas karstām asinīm caur mūsu dzīslām plūst. Tu pastalas un autus nemērcēji medū, kad tālās zemēs līdām līdumus. Par smārdu nesauc Daugavu un jūru, to roku apturi, kas tiecas rakt un ķert, dod spēku sargāt māju, sētu, druvu un aku neaizbērt, kur ejam dzert. Dievs svētī grūti piemeklēto zemi un bērnu noglāsti zem svešas smilts. Par māti iedomā, par mīlestību pirmo. Dievs svētī Latviju, lai nezūd mūsu cilts.
Gads seko gadam, taču katrs nākošais ir citādāks. Tas ir par tik labāks vai sliktāks, par cik labāki vai sliktāki spējam būt mēs paši. Arī mūsu mazais Asares pagasts ir Latvijas kartē. Arī mēs ar savu ikdienas darbu esam stiprinājuši mūsu dzimtenes neatkarību un sargājuši tās brīvību. Zemnieks vienmēr ir laikā paspējis sapļaut sienu, apsēt laukus, tajā pašā laikā neaizmirstot arī latviešu tradīcijas, lustīgi nolīgot Jāņu nakti un svētumu sirdī sagaidīt Ziemassvētkus. Tāpēc piedāvājam jums amatieru studijas sagatavotos video sižetus par aizvadīto gadu Asares pagastā. Tūkstoš 991. gada 3. marts, diena, kurā Latvijas Republikas augstākā padome ir noteikusi visā Latvijas teritorijā iedzīvotāju aptauju par jautājumu, vai jūs esat par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas Republiku. Uz Asares 3. vēlēšanu iecirkni jau no 7 rītā nāk pagasta iedzīvotāji – latvieši, krievi, lietuvieši, baltkrievi, ukraiņi un poļi. Pirmo reizi balsošanā piedalās 6 pagasta jaunieši – pārdevēju Iritu Nikitovu un Viesītes lauksaimniecības skolas audzēkni Laimoni Pakalnu sveic iecirkņa komisijas priekšsēdētājs Jānis Subatiņš un sekretāre Rita Cālīte. Ilgi domā, ka Latvijā jāpastāv kā tādai. Tagad trūk pastāv. Viena, divi. Viena. Latvija ir tikai viena. Viena? Jā. А mēs za Latviju balsosim только за brīvu, a za Kulakovu. Тут на русском языке. На русском языке Латвия nav? Да. Нет Латвии. Jā. Я Митя, tu šitī ilgi за Латвию, только не за буржую. Jā, tā ievēl prasīt. A nevajag, es darīju tagad. Тут кабина вот. Деда, тут jau есть. Да, там ручки есть, там Ручка кабина. есть. Идите сюда. Tagad pēdējā laikā vairs nav. Tā priekštelpāja televizors. Nu redz, nu vai tā nav brangi? Ko tad nav uz brangi? Es tik pišīties uz dzīvus. Ja šita jūs tik vēl, jai. A es zinu šitu brangu. Vairāk dzīvosim, Es tu zinu, es zinu. Šita jau. Mēs tik ārējā, jūs esat pārdzīvojuši. A šita, a mēs jau top. Mūsu zeme. Līna, jā. Tā, bet tam varbūt šitā. Kāds būs ir? Bet ne daudz. Vienu?
apliecināt ilgas pēc brīvības un patstāvības, bija ieradušies 498 pagasta iedzīvotāji. Jā, demokrātiskai un valstiski neatkarīgai Latvijas republikai izteica 470, nē, 27. Zaļo zēzari. Šeit ir Galmalā, šeit ir mūsu tēvu zemīte. Не занимайся ерундой. Лучше Виллиса снимать. Diena, 20. marts. Saimniecības un individuālajiem traktoriem Ancenes mehāniskajās darbnīcās gadskārtējā tehniskā apskate. Šogad jau otrais. Pārbaudītas tiks arī piekabes. Kamēr tehniskās uzraudzības vīri vēl nav ieradušies, darbnīcās rit ikdienišķa darba steiga. Vieni jau ir sagatavojuši savu tehniku un pat laban veids novērst sīkas kļūmes, tikmēr citi vēl intensīvi remontē. Te vajadzīgas ne tikai paša, bet arī kalēja, virpotāja un metinātāja rokas un prasme. Tehniskie pārraugi galvenā inženiera Jāņa Nemirska vadībā ir klāt. Un sākas skate. Es tev to aparātu viņu salauzīšu, ja tu man filmas. Amatā ir zelta pamats, tralalalala. Amatnieks tas netop lamā strādirīdirā. Visām krīzēm viņš pat spīti, tralalalala. Iedzer savu kordelīti, trādirīdirā. Iedzer meistar, cik tev tīk, bet no krēsla nenokrīt. Iedzer meistar, cik tev tīk, bet no krēsla nenokrīt. Saka, ko gan aizsīt, ko gan tralalalala. Lielākā daļa tehnikas un piekabināmā inventāra ir darba kārtībā. Pie citas vēl jāpiestrādā. Tāds ir komisijas vērtējums. Tu pats gribēji mutēt? Es pats viņu atņemu. Sim.
25. marts ir kļuvis par vienu no melnākajām dienām latviešu tautas vēsturē. Jau 3. gadu, šoreiz Pūpolu svētdienā, 1991. gada 24. martā Kultūras namā pulcējās pagasta represētie, lai kavētos skaudro gadu atmiņās. Kā tie atcerēties man liek, cik šos ziemeļu pakalnus ilgi atkal sevis baltais un paštaisnais sniegs. Gājputnu dzimtene ir zemēs, kur ziemas mijas ar vasarām, kur atkal un atkal atnāk pavasari ar mūžīgo nemieru un dzīvošanas alkām. Ikvienu pavasari ievada gājputnu saucieni, kuros izskan mūžīgais dzimtenes aicinājums. Gājputni bija līdzdas cilts turpinājumam tikai vienā noteiktā vietā zem saules. No šejienes tie dodas tālu pasaules plašumos, lai vienmēr no jauna atgrieztos. Dzīvība pasaulē ir savstarpēji saistīta. Arī ikvienā gājputnu un cilvēku ciltī, ar noteiktu liksdošanas vietu, ar aiziešanas un atpakaļ atgriešanās nemieru, ar dzimteni, ar Latviju. 1949. gada 25. marta diena ir kā piespiedu ceļojums gājputniem prom no dzimtenes. No tagadējā Asares pagasta teritorijas ir represētas 50 ģimenes. Lūpu vagonos, reizē ar cilvēkiem, izveda latviešu zemnieka mīlestību uz zemi, izveda latviešu zemnieka tikumu. Sarēns mājā mūs ilgs, uz tādiem ciemiem, kurš tiks jūgts. Un jasmīn sarēns mājā mūs ilgs, uz tādiem ciemiem, kurš netiks jūgts. Par velti savu. Šodien neiespējami novirza svītru starp leģionāriem un sarkanarmiešiem ne jau savas vēlmes dēļ tika aizgājuši karot. Daudzi gūstā kritušie leģionāri bija spiesti karot sarkanajā armijā, pagriežot ieroci pretējā virzienā. Atceroties viņus savās klusās aizlūkšanās, pieminēsim tos, bet arī pieminēsim savu zemīti, kas toreiz tajā pašā laikā mūsu zemīte nebija ne graša vērts. Viņus aizaudzināja ar augstiem un aizlaida nebūtībā. Bet šodien mūsu zemīte tiek celta godā. Aicinu
aicinu visus sākt mīlēt savu zemīti un atgriezt viņu agrākajā mūsu tēvu mīlestībā, kas ar spīļu arkliņu un maizīti bija pādes. Man liekas, ka šodien jaunieši esat mudri un neatstājat zemīti. Iemīlat zemīti, arī dos turpāk jums augļus un pārējai latviešu tautai. Tā kā uz to es ceru un ticu, un šodien pie tādas trūvas atmiņu dienas novēlu visiem un aicināt atgriezties pie mūsu latviešu mīļās zemītes un sākt darboties, un lai Dievs jums visiem uz to palīdz, un gribu nobeigt ar mūsu tautas lūgšanu: Dievs svētī Latviju! Jau gadiem ilgi ceļu uz Kažemāku fermu mēro Emma un Artūrs Mežaraupi. Lai kādi vēji pūtuši pāri mūsu mazajai Latvijai, lai kādi vīri valdījuši, taču viņu dzīvē bijis un joprojām galvenais ir darba tikums. Par to liecina kārtība un tīrība gan fermā, gan tās apkārtnē. Lai man izmēr agumā, lai man šita maiva, un tu vecu gat malā, čau rīta plotek tik man ētā. Un es ļauju iekšas darīšu, man dupes slipa kūl. Man tik nav spēļi, es vienu novaru, man grūk turba. Nāku pēļi dūši. Ir tēļa drupa. Lapo, tāda maisi sēd. Tāda mūsu vārtīn man lomējā šopu, un man nav ieliktupai, man vajag praitien māt, man vajag papēri, nekā nāraksti. Jā. Man jāmuk visu jāraksti, māt uzkļauta, miltu jāraksti, divikā valā nārakstē. Šitā, vēlreiz vēl nesītin, aptātātāji bez spin, vikā. Nav nūrak, man tik spinu. Māca čompāji, man puču arī uklānīgi, taurubā ferma. Motirē. Cīruls augstu gaisā dziesmu skandina, saimnieks lauka malā vēro tīrumu. Šito tīrumiņu mīžiem apsēsīt, Dievs dos siltu sauli, ražu varena. Sabrauks precinieki, alu brūvēsies, tad būs visiem jauki, siltas galviņas.
tīros augstu gaisā, dziesmu skandina. Saimnieks lauka malā, vēro tīrumu. Šito tīrumiņu mīžiem apsēsīt, Dievs dos siltu sauli, ražu varenu. Sabrauks precinieki, alu brūvēsies, tad būs visiem jauki, siltas galviņas. Mēs visi skanam dziesmā kopīgā, Rīgas jūrmalā, Rīgas jūrmalā. Mēs visi skanam dziesmā kopīgā, Rīgas jūrmalā. Trīs zvaigznes debesīs mums mirts, divas krāsas karogā. Trīs silvēs pārdāšais kā saucas, kas Latvija. Trīs zvaigznes debesīs mums mirts, divas krāsas karogā. Trīs silvēs pārdāšais kā mūsu Latvija. Sudrabā caur tumsu šo, caur sātu glāzu austošu, doma kādus ļaus pievaldā, līgo vakarā, līgo vakarā. Tā kā katru gadu, arī šogad, Jāņu vakarā, līgo vakarā, mēs kolhozā suminam tos, kas visčaklāk strādājuši līdz šai dienai. Labvakaru, Jāņu māte, vai gaidīja Jāņa bērnus, labvakaru, Jāņu māte, vai gaidīja Jāņa bērnus, rai, 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 ritam, rai, ritam, rai, ralala, ralala. Vai ir atnācis šokar uz šejieni labākais pederētājs? Ir vai nav atnācis? Arī Jānis, Vuškāns Jānis, kuru par Membo pie mums sauc. Nav viņa? Ja nav, tad vēl no tā paša kolektīva būs laikam viens. Tāpat tiek atzīts, ka par niknāko vadītāju pavasara sējā visā, un te rakstīts pat niknākais kučieris, ir posma vadītājs Ielēs Gunārs. Ir viņš te vai meita ir? Nu tad tagad pie vienas reizes jānāk atkal posma pārstājumu saņemt visu. Tev jābrauc pie visiem. Nu šodien arī gribas pie tiem visiem labajiem, pie tiem visiem cilvēkiem, kuri mīl to skaistumu, arī paņemt nātrus notu un arī papēt viņus. Un arī man līdzi ir tādas labas treknes nātras, nu lai uzmin, kurā dārzā viņas aug.
Un nemaz jau nav īpaši tālu jāmeklē. Es jau varbūt nesaukšu visus, varbūt tā pārāk nepelšu, bet tik tiešām ir daudzi pelnījuši, kad nevar pelnījuši karjeru ar asām nātram, kad nevar apļaut savu mājas apkārtni. Ir jau arī tādi, kuriem vēl uz Jāņu dienu tik ārkārtīgi bija nesakopt savus piemājas dārs, auga nezāles, un arī tiem nebūtu paskādi šis nātru puškis. Nu šogad es pie vārda nesaukšu, nolikšu maliņā, bet ja nu nākošu gadu atkal tāpat būs, tad jau nu tik tiešām pēriens būs. Līgo māmiņa, līgo dama, līgo skaisti šovakar, neaizmirsti savai meitai Jāņu dziesmas mācīt ar. Lai kad viņai pašai meita kādreiz Jāņos līdzi būs, atceroties vecos vārdus, līgo dziesma jauna kļūs. Līgo tētiņ, līgo dams, līgo skaļi šovakar, neaizmirsties savam dēlam Jāņu dziesmas mācītāji. Lai kad viņam pašam dēli kādreiz Jāņos līdzi būs, atceroties vecos vārdus, līgo dziesma jauna kļūs. Līgo veci, līgo jauni, kamēr Jāņu uguns degs, līgo zirnēs šonaksniņu, kamēr rītā saule legs. Citu gadu gaidīsim, kad Jānītis atkal nāk, tā lai mūsu bērnu bērni vienmēr līgo dziesmas māk. Līgo veci, līgo jauni, kamēr Jāņu uguns degs, līgo zirnēs šonaksniņu, kamēr rītā saule legs. Citu gadu gaidīsim, kad Jānītis atkal nāk, tā lai mūsu bērnu bērni vienmēr līgo dziesmas māk. Mēs esam ēkā, kas sākotnēji bija iecerēta kā bērnu dārzs, taču neuzņēmusi mazos asariešus, tā pārtapa par skolu. Šajā mācību gadā gan tikai ar 4 klasēm, 48 skolēniem un 5 skolotājiem. Patreiz skolas pagalmā skolas atklāšanai pulcējas skolēni, vecāki, vecās Asares skolas bijušie audzēkņi un viesi. Ekskursanti, simpātiskie,
jeb citiem vārdiem komandiskā. Vai tad nav neviena no jums ar mācīšanās novirzienu? Ir. Bet kur tad jūsu somas? Es gudrības pasaulē diezgan esmu pieredzējies un nāku uz skolu mācīties. Arī grāmata un burtnīca man līdzi ir, bet jums? Mums arī. Mēs novēlam jaunajā skolā jums visiem labi mācīties, strādāt, dzīvot, būt priecīgiem, darbīgiem un dzīvot un mācīties, lai Dieviņš palīdz jums brīvai Latvijai. Es nu gan neesmu absolvente, bet tomēr labdien Asarē, labdien skolām, labdien bērni, vecāki, mājnieki un viesi. Pirms 15 gadiem, kad devos ceļojumā pa dzimto zemi un ierados Asaras skolā, kur bija mana pirmā darba vieta, es biju ļoti sadrūmusi, jo es ieraudzīju skolu bez jumta un ātries ieaugušu. Šīs drūmās domas man ir pavadījušas visus šos gadus, un tāpēc šodien es jūtos 10-kārt priecīga, kad es redzu šo jauko skolu. Un es gribu novēlēt, lai visiem šim jaukajā skolā būtu laba strādāšana, labs darbs, un lai jūs visi šeit vairotu savas Tēvzemes slavu. Bērni ir drusku vecāki par jums. Jā. Kas grib palikt par māksliniekiem, tad viņi nāk, un es mācu viņiem kā zīmēt cilvēkus un ainavas un tādas lietas. Es skatos, jūs arī zīmējat visādas lietas. Es, ko pasaku viņiem, ja, kādreiz liekas viens taisa pareizāk par otru, bet īstenībā, ja tu kaut ko taisi, ja tev ir interesi, ja, tev ļoti patīk kaut kas, nav svarīgi, kā tas izdodās, ja? Nav pareizi vai nepareizi. Vienkārši, ja jums tas patīk, ja? Es teiktu, tagad zīmējiet jūs labāko draugu. Pie skolēniem viesojas mūsu novadnieks Valdis Kupris, kurš Amerikā bērniem māca zīmēšanu. Uzzīmē, ja? Varbūt sumi. Bērniem es kādreiz prasu, lai uzzīmē eņģeļus. Kāds ir redzējis eņģeļus? Es. Ja? Kurš ir redzējis? Es. Ja? Es filmā esmu redzējis. Filmā ko? Nu, varbūt šodien jūs varat uzzīmēt, vai kam ir krāsas uzkrāsot? Eņģeļi, jā. Kā jūs domā, eņģeļs izskatās, jā? Viņi kā spaiga? Nu, tas ir tāda fantāzijā. Ja jūs sastāvtu eņģeļi, kāds jūs izskatīt? Tā rūķīša cepure, ja? Tas var būt. Es katram tautietim skudru dotu par skolotāju, jo vienīgi skudra zin, kā kopt un uzturēt māju. Es katram latvietim biti dotu par padomnieku, jo vienīgi bite zin, kā no nātres izdabūt prieku. Un katram no jums es sienāzi uzdāvinātu par muzikantu, jo vienīgi sienāzis prot uz smilgas nospēlēt pantu. Es labprāt jūs visus ar Latvijas kukaiņiem apdāvinātu, ja vien jūs no kukaiņiem mācītos dvēseli kopt un prātu. Es negribu.